Dodoties uz kādu interesantu pasākumu Līgatnē, Apērons video satiks senu Apēronu draugu, kurš šodien varētu būt labs piemērs daudziem cilvēkiem ar invaliditāti, kas grib sasniegt vairāk nekā mūsu valsts iekārta spēj piedāvāt. Nauris jau 2 gadus vairāk dzīvo Anglijā, nevis Latvijā. Negribas neko sliktu teikt, bet ir tā, ka invalīdam tiek piedāvātas dažādas iespējas, aktivitātes, un to var iet ļoti daudz ko mācīties, un tie diplomi un visādi certifikāti krājās kaudzītē, bet reāli pēc tam viņas nav kur pielietot. Nav darba, nav kaut kādas iespējas, kur tās zināšanas viss likt, un tad vienkārši, ko teikt, gribās kaut kas jādomā, kaut kas jādara, un tad ņem un plosās. Nauris ir apmierināts ar savu dzīvi Anglijā. Protams, viss nebija tik vienkārši, kā varētu šķist, un Naurim nācās pastrādāt, lai sasniegtu to, ko 2 gadu laikā Anglijā viņam ir sanācis sasniegt. Kas tad ir tas, kas Anglijā ir savādāk nekā pie mums? Ļoti daudz ir atšķirības. Pirmkārt jau tā sakārtotā vide, ka tu visur ej bez problēmām, tur praktiski, tev nevajag pilsētā transportu. Tu vari visur aiziet, visur tikt iekšā, jebkurā veikalā, praktiski jebkurā iestādē, un tas viss ir savādāk, un arī tur savādāk skatās uz cilvēku. Tas neliekās kaut kāds brīnums, kad tu tur esi uz ratiem. Drīzāk brīnumu izraisa tas, ka tu brauc ratos, kuri tev pašam jāgriež. Jo tur tas viss ir tik civilizēti, ka lielākoties viss brauc tikai ar elektriskiem ratiem. Un tad, kad tu šitādos brauc, tad cilvēki tā brīnās, kāpēc tu nebrauc ar tādu? Šobrīd Nauris īrē dzīvokli. Taču, ja viņam izdosies nostrādāt Anglijā 12 mēnešus, ir ļoti liela iespēja, ka valsts piešķirs Naurim plašāku dzīvojamo platību. Nauris uz Latviju atbraucis ar pilnībā pielāgotu auto. To, ka auto nav iegādāts Latvijā, var redzēt gan pēc numurzīmes, gan pēc tā, kurā pusē atrodas stūre. Anglijā tas tādā ziņā ir ļoti vienkārši. Tikko kā tu nokārto invaliditātes pensiju, tā tev automātiski atnāk piedāvājums arī izvēlēties vienu no 3500 mašīnām. Tur praktiski visi autodīleri, kas Anglijā ir, no tā piedāvājuma tu skaties par tām cenām, iespējām. Daudzas lietas, par ko Nauris stāst, mums šodien liekas nesasniedzams. Arī pats Nauris atzīst, ka Anglijā visas jomas ir maksimāli labi sakārtotas un vērstas uz cilvēku, nevis uz finansiāliem līdzekļiem. Es nemudinu visus braukt projām nekādā ziņā. Ir jāskatās, jāmeklē iespējas, ko var darīt tepat, bet ja nevar darīt, tad nav bēda atrast mani draugos vai vēl kaut kur var izstāstīt un sniegt dažādas konsultācijas, bet tur ir tā vide un viss ir sakoptāks un tīri priekš invalīdiem. Tur viss ir daudz vieglāk un ar visu to es tāpatās visu laiku, kā lai saka, uztur kontakts ar Latviju, meklēju vēl joprojām te kaut kādas iespējas. Gribās jau dzīvot un strādāt tomēr šeit, bet pagaidām tas nesanāk. Tad ir jādzīvot tur, kur tu vari kaut ko darīt un nezinu, vismaz kaut vai dažs cilvēks kaut kā atbalstīt. Arī mēs nemudinām nevienu braukt projām. Mēs vēlējāmies parādīt, ka sociālo jomu ir iespējams sakārtot, un cilvēkiem ar invaliditāti ir daudz iespēju dzīvot pilnvērtīgu un neatkarīgu dzīvi. Tāls Bērziņš, Miķels Matvējevs, Apērons video.